Čau, ekstrēmie augstumīļi. Šodien ir 29. janvārs, svētdiena, kārtējā brīvdienu pelde. Numur 4 šī ir. Tad internetā es paskatījos cilvēks, kur ir arī nodarbojās ar ziemas peldēšanu. Un bija pāris video, kur cilvēki mēģināja mazliet pacelt sev adrenalīnu un peldēt zem ledus. Tad man tie video kaut kā mazliet uzrunāja, un šoreiz arī es izdomāju, jāuztais ir vēl viens caurums. Jāpamēģina no cauruma uz caurumu. Tad lūk, caurums ir sagatavots, peldēs uz to pusi vai arī pretēji. Attālums ir nepilni 5 metri. Sagaidīsim pārējos ziemas peldētāju aktīvistus un dosimies iekšā. Kas vēlēsies, varēs pamēģināt nirt, kas ne, varēs droši iet pasēdēt un pasildīt ezeru. Ok, ejam ģērties! Kaut ko ekstremāk jāpamēģina. Miglaini. Nepilni 5 metri. Ekstrēmi zem ledus. Vēlreiz jāpaskatās, jāpareicinās. Es jums teikšu, bija grūti sākumā marā, jo šeit to caurumu nemaz īpaši neredz, jo baigi miglaini ir, liekas 5 metri nepilni baigi. Vienā vietā es pat atdūros ar galvu pret ledu. Un pāris vēzieni it kā ir, jā, bet tas ir ekstrēmi. Es jums to neiesaku darīt, bet man tas uzrunāja. Tu esi fanāks, jo tur vairāk minūtes tajā ūdenī, ja? Labi. Paldies jums, spīdēt manai video laiku, abonējiet manu kanālu. Tiekamies nākamajās šādās peldēs. Čau!